So today our topic is resurrection, healing and Christian freedom. Šodienas temats, par ko es runāšu, ir augšām celšanās, dziedināšana un kristīgā brīvība. So first to understand what is the resurrection. Un pirmkārt, kas ir augšām celšanās? For all of us, resurrection is the rising of the dead at the last judgment. Mums visiem augšām celšanās nozīmē, ka pastarajā dienā augšām celsies mirušie. But the resurrection for Jesus is also the rising from the dead, but keeping his person and individuality. Un arī Jēzus augšām celšanās, arī ir augšām celšanās no mirušajiem, bet saglabājot savu personību un individualitāti. And this resurrection is both with a body and without a body. Un šī augšām celšanās ir reizē gan miesā, gan bez miesas. It's complicated for us to understand. Mums ir grūti to saprast, because this is an act of faith, jo tas ir ticības akts. which none of us have seen, Neviens no mums to nav redzējis, but we are all called to believe. bet mēs visi esam aicināti ticēt. Have you ever seen anyone rise from the dead? Vai jūs jebkad esat redzējuši kādu augšām ceļamies no mirušajiem? Now I'm going to talk about two things where people come back from the dead. Es runāšu par divām lietām, kur cilvēki atgriežas no mirušo valstības. We call it resuscitation. Mēs to saucam par In English, but I don't know. Only Jesus resurrected. tikai Jēzus augšām cēlās, But there are more than 1,000 cases on the earth of resuscitation. bet ir vairāk kā 1000 gadījumu tepat virs zemes, kas ir šis te otrs gadījums, resuscitation. Most of them through the power of God. Lielākoties Dieva spēkā. And maybe some through some other powers, I don't know. Iespējams, kaut kādi gadījumi, kad citi spēki darbojās, es nezinu. But resuscitation is coming back from the dead only with a body. Un tātad šī te resuscitation visdrīzāk tā kā atdzīvināšana, tas nozīmē augšām celties no mirušajiem, bet tikai miesiskā nozīmē. But resurrection is coming back, rising from the dead with and without a body. Bet augšām celšanās ir tātad augšām celšanās no mirušajiem gan miesā, gan arī nemiesā. That's why Jesus could just appear to his disciples and disappear. Tas arī ir iemesls, kāpēc Jēzus varēja saviem mācekļiem parādīties un pēkšņi atkal pazust. Many of you have heard of Father Rufus. Jūs droši vien daudz no jums ir dzirdējuši par tēvu Rufusu. I knew him very well. He was from my diocese. Es viņu pazinu ļoti labi, viņš bija no manas diecēs. He's even come to my house for dinner. Viņš pat ir apmeklējis manu māju un bijis viesos vakariņās. Which is in another city in India, not in the place where he serves. Un tā ir cita pilsēta Indijā, nevis tā vieta, kur viņš kalpoja. I was doing a Bible course under Father Rufus. Es arī izgāju bībeles kursu, kuru vadīja tēvs Rufus. So we asked, this is in 1995. Tas tātad ir 1995. gads. So we asked him, does anybody really rise from the dead? Un mēs tolaik viņam vaicājām, vai tiešām kāds augšām ceļas no mirušajiem. I am talking about resuscitation here. Es runāju par šo tā kā atdzīvināšanu. Ar reanimāciju. Ja? And he said, let me tell you this story. Un viņš teica, es jums izstāstīšu vienu notikumu. A sister came to him Kāda māsa atnākusi pie viņa. and told him, Father, everyone in my family is dying. Un viņa teikusi, tēvs, manā ģimenē visi mirst. Why they die so young, we don't know. Mēs nezinām, kāpēc viņi mirst tik jauni. And so Father Rufus said, I will pray for your family. Un tēvs Rufus teica, es lūgšos par tavu ģimeni. And if there is any curse, God will remove the curse through the power of Jesus. Un ja tur ir kāds lāsts, tad Dievs šo lāstu paņems projām Jēzus spēkā. And so as he is praying for the sister in one city in India, Un kad viņš lūdzās par šo māsu kādā Indijas pilsētā, the sister's brother has died in another city, viņas brālis kādā citā pilsētā ir nomiris, and he is being buried in the ground. un šis brālis ir apglabāts jau zemē. Buried in the coffin, He's already in the coffin. He's in the coffin. Viņš jau ir zārkā, viņš ir tā kā apbedīts. So which means he has been declared dead. Tas nozīmē, ka viņš ir jau atzīts par mirušu.
He has got a death certificate. Viņam pat ir miršanas apliecība. The funeral is over. Bēres ir beigušās. And now they're putting the body in the grave at this moment. Un tātad šajā brīdī, kad viņš lūdzas, tad notiek tās bēres un miesa tajā zārkā tiek guldīta kapā. And at the same time, Father Rufus is praying with this dead man's sister. Un tad tajā brīdī tēvs Rufus lūdzas In another city. ar šī mirušā vīrieša māsu citā pilsētā. And as he is praying for this sister Un kad viņš lūdzas and for her family, par šo māsu un viņas ģimeni, the wife of this man says, "No, he is alive." šī mirušā vīrieša sieva saka, nē, viņš ir dzīvs. So they told her, "You are mad." Un tie pārējie viņai saka, tu esi traka, tu esi sajūtas prātā. He is dead. Viņš ir miris. The cover of the coffin is closed. Tad zārka vāks ir aiztaisīts. And we are burying him. Un viņu šo pat tajā brīdī apglabā, liek zemē. She went on crying so loudly and said, "He is alive, he is alive. Open the coffin." Un tā sieva, viņa tik skaļi raudāja un kliedz, viņš ir dzīvs, veriet vaļā zārku. They tried their best to quieten her, Nu, viņi darīja visu, ko varēja, lai viņu nomierinātu, but she would not listen. bet viņa neklausījās. So they thought, we will satisfy her Un tad viņi domāja, nu labi, mēs tad darīsim tā, kā viņi grib. and she'll stop crying and shouting. Un tad viņi beigs raudāt un beigs kliegt. So they brought the coffin up. Tāpēc viņi izcēla ārā zārku, They opened the clamps at the side, atvēra šo zārku malas, opened the cover of the coffin, noņēma nost tātad zārku šo te vāku. and the man was alive and got up. Un vīrietis zārkā, viņš bija dzīvs un viņš piecēlās. And he got up and went back to his family. Viņš piecēlās un devās pie savas ģimenes. Now Father Rufus and the sister don't know anything about this. Bet tēvs Rufus un šī vīrieša māsa, viņi tajā brīdī par to nezināja. They are in another city. Viņi bija citā pilsētā. And of course, a story like this spreads quickly. Un, protams, ka tāda veida stāsts par tādu notikumu ātri izplatījās. Remember, this is before the age of mobile phones. Bet ņemiet vērā, ka tas vēl bija pirms mobilo telefonu laikmeta. And you couldn't make a call from one city to another. Un nevarēja tik vienkārši no vienas pilsētas piezvanīt uz citu pilsētu. Most of the communication was by telegram and by letter. Un lielākā daļa komunikācijas bija telegrammas vai vēstules. And the sister writes back to Father Rufus a few weeks later. Un tātad šī sieviete, šī vīrieša, atdzīvinātā vīrieša māsa, viņa tagad pēc pāris nedēļām raksta vēstuli tēvam Rufusam. And tells him precisely at the point when you prayed for my family. Un viņa raksta tieši tajā brīdī, kad jūs lūdzāties par manu ģimeni. At that point, my brother got up from the dead in the coffin. Tieši tajā mirklī mans brālis augšām cēlās no mirušajiem zārkā. I leave you the choice whether you want to believe it. Es atstāju jūsu ziņā, vai jūs ticat šim notikumam. I believe it. Es ticu. And there are many recorded cases like this through the power of Jesus where people have come back from the dead. Un ir diezgan daudz tādu fiksētu gadījumu, kad cilvēki ir augšām cēlušies Jēzus spēkā. Just do a Google search on the internet. Nu, kaut vai Googlē ievadiet meklētājā. You will get at least 10. Jūs vismaz 10 gadījumus tur atradīsiet. I have seen at least 10 or 15 videos of people testifying how they came back from the dead. Es pats esmu redzējis vismaz 10 vai 15 video, kur cilvēki liecina par to, kā viņi ir augšām cēlušies. But this is still only resuscitation. Bet vienalga tā ir tikai tāda atdzīvināšana vai reanimācija. Not resurrection. Tā nav augšām celšanās tādā mums. So can you imagine how much better resurrection is? Vai jūs varat spējat iztēloties, cik daudz labāka ir tāda šī īstā augšām celšana? It's not just giving life. Tā nav tikai dzīvības atgriešanās. It's giving divine life. Tā ir dievišķās dzīvības iegūšana. Wouldn't you and I like to have divine life? Vai jūs un es, vai mēs negribētu, lai mūsos būtu dievišķā dzīvība? And where does this word resurrection come from? Un no kurienes nāk vārds augšām celšanās? It comes from the Latin word surgere, Šis vārds nāk no latīņu vārda surgere, which means to rise. kas nozīmē piecelties. Resurgere, Resurgere, to rise again. atkal piecelties. And that's why when people resurrect, Un tāpēc, tad, kad cilvēki augšām ceļas, they rise again.
Viņi tagad atkal pieceļas. The question is, do you and I want to rise again? Un jautājums ir tāds, vai jūs un es, vai mēs gribam atkal piecelties? Or do we prefer to stay dead? Vai mēs dodam priekšroku palikt miruši? Dead in our sadness, Miruši savās skumjās, dead in our hopelessness, miruši savā bezcerībā, dead in our lack of faith, miruši savā ticības trūkumā, dead in not believing that Jesus can change our situation. miruši tajā, ka mēs neticam, ka Jēzus var izmainīt mūsu situāciju. Because people who live and believe in the resurrection Jo cilvēki, kas dzīvo un tic augšām celšanai, never lose hope. viņi nekad nezaudē cerību. They are like Jesus, Viņi ir kā Jēzus, like atomic radiation, kā tāda ātoma radiācija. slowly but constantly, Lēnām, bet pastāvīgi, neatlaidīgi. not giving you radiation that kills like nuclear radiation, Ne jau tāda radiācija, kas nogalina, but giving you radiation that transforms and changes bet tāda radiācija, kas maina un pārveido. everything it touches. Pārveido visu, kam pieskaras. And that's why beautifully after Easter, Un tāpēc ir skaisti, ka pēc lieldienām you might have heard this saying by many people. You might have heard this saying or a sentence by many people. Jā, iespējams, ka jūs pēc lieldienām esat dzirdējuši daudzkārt, kad cilvēki saka, We are an Easter people, mēs esam lieldienu cilvēki. and Alleluia is our song. Un Alleluja ir mūsu dziesma. So what does Alleluia mean? Un ko nozīmē Alleluja? Hallel, to praise. Hallel, slavēt, Lu, praise the Lord. Yahweh. Jahve, slavēt Dievu. Praise the Lord. Slavējiet Dievu. So whenever we say Alleluia, Kad mēs sakam Alleluja, we are saying praise the Lord mēs sakam slavējiet kungu. or praise the name of great Yahweh or praise Yahweh. Vai arī slavējiet Jahves lielo vārdu, varenu Now, vārdu. for the Israelites, Yahweh was such a sacred word Izraēliešiem Jahve tas bija tāds ļoti, ļoti īpašs svēts vārds. that they never used this word. Viņš šo vārdu nekad neizrunāja. They used two other words. Viņi lietoja divus citus vārdus. One is Adonai, which means Lord Viens vārds ir Adonai, tas nozīmē kungs, in Hebrew, ebreju valodā. and the other is Elohim, which means God. Un otrs vārds Elohim, kas nozīmē Dievs. Because the name of God was so sacred Jo Dieva vārds viņam bija tik svēts, that it shouldn't even be on people's lips. ka ka viņu pat mēs nevaram ar savām lūpām izrunāt. And the resurrection is an experience of this sacred nature of God. Un augšām celšanās, tad tā ir tā pieredze, Dieva svētās dabas pieredze, Which is meant to transform anything kurai jāpārveido jebkas, and everything it touches. jebkas, kam tā pieskaras. It's not that our suffering will go away. Nav tā, ka mūsu ciešanas pazudīs. Maybe in some cases it'll get worse. Varbūt dažās situācijās pat šķitīs, ka ir vēl grūtāk, But the sting or pain of suffering, bet ciešanu sāpes, that will be taken away in the glory and resurrection experience. tas tiks paņemtas projām augšām celšanās godības pieredzē. So please do not think resurrection means cross is gone. Tāpēc lūdzu nedomājiet, ka augšām celšanās nozīmē krusta vairs nav. Remember the three stages. Remember the three stages. Atcerieties 3 pakāpes. Passion, Ciešanas, suffering, followed by death, kurām seko nāve, and then resurrection. un tad augšām celšanās. So if you and I want the resurrection, Tātad, ja jūs un es, ja mēs vēlamies augšām celšanās, we must be willing mums jābūt gataviem to go through passion and death. iziet cauri ciešanām un nāvei. The problem, many of us go through passion and death, Problēma ir tāda, ka daudz no mums iziet cauri ciešanai un nāvei, but we either get lost in passion or death un mēs vai nu iestrēgstam šajās ciešanās and stay there un paliekam tur and never go to resurrection. un nekad neaizējam līdz augšām celšanai. Can you imagine what will happen when we do that?
Vai jūs varat iztēloties, kas notiek, ja mēs tā darām? So today I am going to ask you, stop staying at passion and death. Un tādēļ šodien es jums lūkšu pārtrauciet palikt pie ciešanām un nāves. Which takes us to our next stage of our talk on healing. Un tas mūs aizved pie nākamās manas runas temata, kas ir dziedināšana. What is healing? Kas ir dziedināšana? Making or becoming sound and healthy again. Tas nozīmē kļūt atkal veselam. Anybody here who needs healing, please raise your hand. Visi, kas ir šeit klātesoši, kuriem vajadzīga dziedināšana, paceliet roku. All of us need healing. All of us need healing. Tātad mums visiem vajag dziedināšanu. But as we trust God Bet uzticoties Dievam and go through the cycle of passion, death and resurrection, un izejot cauri šim ciešanu, nāves un augšām celšanās ciklam, healing becomes a normal experience. dziedināšana kļūst par dabisku pieredzi. And if we haven't been healed, Un ja mēs neesam tikuši dziedināti, we need to realize we have stopped at one point, mums jāsaprot, ka mēs esam pie kaut kāda punkta palikuši vai iestrēguši. either passion or death. Vai nu ciešanu, vai nāves. So you may say, but why would I stop? Un jūs varētu teikt, bet kāpēc gan es varētu būt gribējis apstāties? There are 3 points here. Un tur ir 3 punkti. 3 punkti. 3 punkti. Okay. Jā. Pirmais punkti, first point. Pirmais punkts. Labvēlība. Labi. Favor. Sorry, I'm not sure. It's not a normal I'm not word. sure I can- Yeah. That's why I said it. Favor. Labvēlība. We are afraid of losing favor. Mēs baidamies zaudēt labvēlību. So we think we are safe Mēs domājam, ka mēs esam drošībā and we want to stay safe. un mēs gribam palikt drošībā. So don't take any risks. Neuzņemties nekādu risku, Stay dead. palikt mirušiem, Stay in your passion palikt ciešanās and don't go beyond that. un neiet tālāk. Or maybe we are suffering and we are in our passion like Jesus. Un varbūt mēs ciešam un esam šās ciešanās līdzīgi kā Jēzus, But we refuse to die to ourselves. bet mēs atsakāmies nomirt paši sev. We refuse to die and trust God. Mēs atsakāmies nomirt un uzticēties Dievam. There's a famous story Ir kāds pazīstams of a stāsts. mountaineer, of a mountain climber Stāsts par kādu kalnā kāpēju vai kā tas sauc, alpīnistu, who was climbing in the snow, kurš tātad kāpa kalnā, kad bija sniegs, and he went over the cliff at the side, un viņš tātad pārgāja pāri šīm kalna virsotnei, and he screamed to God for help. un viņš kliedza Dievam, sauca pēc palīdzības. And suddenly he saw this small branch from the side of the cliff, Un pēkšņi viņš ieraudzīja, ka no klints, tā kā sāna, iziet tāds mazs zars. and he caught onto it, Un viņš pieķērās šim so he zaram, didn't fall down below. lai viņš nenokristu zemāk. And he screamed, God save me, God save me. Un viņš kliedza, kungs, Dievs, glāb mani, glāb mani. And God said, let go of the branch. Un Dievs teica, atlaid šo zaru. But he said, no Lord, I can't let go. If I let go, I will fall. Viņš teica, nē, kungs, ja es nevaru atlaist, jo ja es atlaidīšu, es nokritīšu. And God said, trust me. Un Dievs teica, uzticies man. But he said, no, I can't let go. Viņš teica, nē, es nevaru atlaist. Next day, there was what do you say, headline in the papers. Nākošajā dienā avīzēs bija parādījies tādi virsraksti. Mountain climber dies while climbing mountain. Alpīnists nomirst, kāpdams kalnā, Frozen on the cliff, nosalis uz klints, 1 inch above the ground. vienu, tā mērvienību, kaut kādu nelielu, vienu colu virs zemes. He refused to let go Viņš tātad atteicās atlaist zaru, because he didn't trust God. jo viņš neuzticējās Dievam. Tā zeme bija pavisam tuvu. And because he didn't trust God, Un tāpēc, ka viņš neuzticējās Dievam, he froze on the mountain. viņš nosala. Are you and I also today freezing on the mountain? Vai jūs un es, vai mēs arī šodien gadījumā nesalstam šādā kalnā? There are 3 types of mountains. Ir 3 veidu kalni. One is the mountain of favor, Viens ir labvēlības kalns. pirmais point. Jā. The second is
the mountain of fear, bias. Otrais ir baiļu kalns. And the third is the mountain of fault. Clear, fault. Clear. Un trešais ir tāds vainas kalns. So either we blame ourselves for our fault, Tad vai nu mēs paši sevi vainojam par kādām savām kļūdām and so we don't trust God, un neusticamies Dievam, or we blame someone else, vai arī mēs vainojam kādu citu, and so we get lost in this fault finding, un tad mēs tā kā pazūdam vai iegrimstam šajā vainas meklēšanā and we never trust God, un nekad neusticamies Dievam and we freeze on the mountain. un nosaustam uz šī kalna. The third one, as I said, is fear. Trešais, kā es teicu, ir bailes, baiļu kalns. Everyone is afraid of something. Katram no mums ir no kaut kā bail. But the point is not staying afraid. Bet stāsts ir par to, ka nepalikt bailē. And to come out of fear, we need to trust. Un, lai izietu no bailēm, mums arī jāuzticas. Or we can freeze on top of the mountain like the mountaineer. Vai arī mēs varam arī nosaukt uz šī kalna. Brothers and sisters, I have frozen on many mountains Brāļi un māsas, es esmu bijis nosalis uz daudziem kalniem, because I refuse to trust God. jo es atteicos uzticēties Dievam. The question is not whether I am frozen, Jautājums nav par to, vai es esmu but the nosalis, question is what is your mountain? bet jautājums ir par to, kāds ir jūsu kalns. What kind of fear is it? Kas tās ir par bailēm? Is there something or someone you are blaming for your fault? Vai ir kāds, vai kāda, vai kaut kas, par kuru jūs vainojat? Or is there some favor you and I are afraid of losing? Vai arī ir kāda labvēlība, ko jūs baidaties zaudēt? So because of one or more of these reasons, Šī viena vai vairāku no šiem iemesliem dēļ, we refuse to trust God. mēs atsakāmies uzticēties Dievam. What does Malachi 4:2 say? Ko saka Malahija Or 4. some nodaļā? Bibles will also have it as Malachi 3:20. Malahija 4. 2, chapter 4, verse 2, okay, or Malachi 3:20. The same verse, it says, "But for you who fear my name, there will arise the Sun of Justice with its healing rays." Okay, I can find it. Okay, we could just Yes, Malahija 4:2, yes. 3:20, depending on the markings. 3:20. Yeah, this 3:20. 20, yeah. Tātad Malahija 3. nodaļa 20. pants. Un jums, kas bīstaties mana vārda, uzliegs taisnības saule un dziedinās ar saviem spārniem. If you're using a Protestant Bible, it's 4:2. If you're using a Catholic Bible, it's 3:20. Ja jūs lietojat protestantu bībeli, tad tas ir 4. nodaļas 2. pants. Šeit ir 3. nodaļas 20. So healing is supposed to be a normal experience for us Tātad dziedināšanai būtu jābūt parastai vai normālai pieredzē priekš. as we are confronted with the Sun of Justice, Kad mēs sastopamies ar taisnības sauli, God Himself. pašu Dievu. Don't you and I want to be healed? Vai jūs un es, vai tad mēs nevēlamies Pope dziedināt? John Paul II said, Jānis Pāvils II teica, there can be no justice, no love without justice. nav iespējama mīlestība bez taisnības. Are you and I just to people around us? Vai jūs un es, vai mēs esam taisnīgi pret cilvēkiem, kas ir mums apkārt? Or do we take advantage of people's kindness? Vai varbūt mēs izmantojam citu cilvēku laipnību, labestību? People who are just are willing to give and take. Cilvēki, kas ir taisnīgi, ir gatavi dot un ņemt. Taking comes natural to both of us, or to all of us. Mums pavisam dabiski sanāk ņemt. If you have a problem taking, please see a psychologist, please see a counselor. Ja jums ir problēmas saņemt, jums vajadzētu, saņemt kādu psiholoģisko konsultēšanu. But if we have a problem giving, then we need to see God. Bet ja mums ir grūtības dot,
tad mums ir And in fact, jāsastopas ar a Dievu. very famous priest, Kāds pazīstams priesteris, some of you might have heard of him. varbūt kāds esat dzirdējuši par viņu. His name is Father Augustine Valuran. Viņu sauc tēvs Augustīns He Valurans. runs the English center Viņš vada kādu angļu centru, of the largest retreat center in the world. tad lielāko rekolekciju centru pasaulē. How many people do you think do a retreat at the same time and live there? Kā jūs domājat, cik cilvēku vienlaikus tur piedalās šajās rekolekcijās un dzīvo tajā? The peak number at this center Tad maksimālais skaits, cilvēku skaits tajā is rekolekcijā 40,000 people. 40,000 cilvēku. This is a retreat center. Tas ir rekolekciju centrs. You have to see it to believe it. Jums tas jāredz, lai jūs noticētu. If I hadn't seen it, I wouldn't have believed it. Ja es nebūtu to redzējis, es neticētu. It's got its own train station. Šim centram pat ir pašam sava Just to drop- vilcienu pietura, to drop and take the people back. lai cilvēkus līdz turienei atvestu un vestu pēc tam So you can imagine. Tāpēc varat iztēloties. And he beautifully says, Un šis tēvs ļoti skaisti ir pateicis. there can be no love without learning to give. Nav iespējama mīlestība bez tā, ka bez mācīšanās dot, jeb dāvāt. He says love is giving. Mīlestība ir dāvāšana. Giving of our time, Mūsu laika dāvāšana, giving of our talent, mūsu talantu dāvāšana, giving of our treasure. tā, kas mums ir dārgs, dāvāšana. How many times do we choose to give? Cik bieži mēs izvēlamies dāvāt? And that's a test of love. Tas ir tāds mīlestības tests vai pārbaudījums. And as a resurrection people, Un kā augšām celšanās cilvēki, we need to learn to give. mums jāmācās dot, dāvāt. Everyone has something to give. Katram no mums ir kaut kas, ko mēs varam dot. Often we think of giving as money, Bieži mēs domājot par dāvāšanu, domājam par naudu. maybe food or charity. Kādu ēdienu vai cita veida žēlsirdību. Those are the easiest things to give. Tas ir salīdzinoši vieglāk The more dāvājumās lietas. difficult things to give Visgrūtāk dāvājumās are lietas our time, ir mūsu laiks, our presence, mūsu our klātbūtne, love, mīlestība, our talents, mūsu talanti and just accompanying people while they suffer sometimes. un vienkārši būt līdzās cilvēkiem, kad viņi cieš. So I would encourage you, if you can, Es jūs gribu iedrošināt, ja jūs varat, find the person around your place who's suffering the most. atrodiet kādu cilvēku, kas ir netālu no tās vietas, kur jūs esat, kur jūs dzīvojat, And just go and visit them. kādu cilvēku, kas ļoti cieš un ejiet viņu apmeklējiet. Just talk to them. Aprunājieties ar viņu. Maybe take a cup of tea or coffee and have tea or coffee with them. Varbūt kopā ar viņu iedzeriet tēju vai kafiju. If you say you can't get tea or coffee, come to the cafe, we'll give you free tea and coffee. Un ja jūs teiksiet, man nav tējas vai kafijas, ko es varu viņam aiznest, nāciet uz kafejnīcu, iedošu jums. To share with them. Jūs varēsiet dalīties Not tajā. just for you, Bet tikai jums. even for you. Pat jums. But as we share with other people, Bet, kad mēs dalāmies ar citiem cilvēkiem, we give them new hope. mēs viņiem dodam cerību. We give them the love of God. Mēs viņiem dodam Dieva mīlestību. And God multiplies that love in our life. Un Dievs šo mīlestību mūsu dzīvē pavairo. And that's why St. Francis of Assisi beautifully says, Tāpēc Svētais Francisks no Asīzes ir skaisti teicis, it is in giving that we receive. dodot, mēs saņemam. Please don't give because you want to receive. Nedariet tā, ka nedodiet tāpēc, lai saņemtu. But I promise you, if you learn to give, Bet es jums apsolu, ka jūs iemācīsieties dāvāt, you will receive far more than you give. jūs saņemsiet daudz vairāk nekā jūs dodat. And that has been my personal experience Tā ir bijusi arī mana pieredze, ever since I started giving unconditionally. kopš es sāku dot bez nosacījumiem. I have received everything I have ever asked for my whole life. Kopš tā brīža es esmu saņēmis visu, ko es jebkad esmu savā dzīvē lūdzis. Which I never received before. Ko es pirms tam, līdz tam nekad nebiju saņēmis. Because earlier I was too busy taking. Jo pirms tam es biju pārāk aizņemts saņemot. People who take Cilvēki, kas ņem, cannot see where they need to give.
Viņi nespēja redzēt, vai un kad viņiem jādod. People who give Cilvēki, kas dod, are so busy giving ir tik aizņemti dodot, that they don't have time to take. ka viņiem nav laika saņemt. The question is, what kind of person are you and I? Jautājums ir tāds, kurš no šiem diviem cilvēku tipiem esat jūs un es? There's a beautiful saying in the Bible Bībelē ir skaista raksturvieta. from Luke chapter 6 verse 38. Lūkas evaņģēlija 4. nodaļa. And I suggest you can consider learning this by heart. Es jums iesaku, ka jūs varētu iemācīties It says, no galvas. give and it will be given unto you. Verse 6:38. Lūkas 4:38. 6:38. Tagad Lūkas 6. nodaļa, 38. pants. Dodiet un jums tiks dots. And it will be given unto you, yeah. Full measure, pressed down, Dodiet un jums tiks dots pilnu, saspaidītu, shaken together and running over, sakratītu, pāri plūstošu, will be poured into your lap. mēru jums dos klēpī. For the measure you give Ar kādu mēru jūs mērāt, is the measure you receive. tā arī jums mērīs. Some people ask me, why do we start this free cafe? Daži cilvēki man vaicā, kāpēc jūs aizsākāt šo brīvo And by the way, you are all welcome. You are all welcome to it. Un starp citu, jūs visi arī esat tur laipni gaidīti. Many of you have already come. Daudz no jums tur jau esat bijuši. Pilsēlā 5 atvērt tikai svētdienā vakarā 5 līdz 9. Pils Street 5, open only on Sunday evenings from 5 till 8. No māja atvērts uz sestdienā vakarā 5 līdz 9. Starting from May, cafe is also open on Saturdays from 5 to 8. For 5, 9, From 5 to 9. It's the only cafe where everything is free. Tā ir vienīgā kafejnīca, kur viss ir par brīvu. There's no system of billing. Tur nav, tur netiek piestādīts rēķins, Because we learn to give. jo mēs mācāmies dāvāt. And what if I were to tell you that this is easy? Un kā būtu, ja es jums teiktu, ka tas ir viegli? What we found difficult was the food festivals. Tas, kas mums ir izrādījies grūtāk, ir ēdienu festivāli. Not just for the money spent on the festival. Ne tikai domājot par naudu, kas šim festivālam tiek iztērēta. One festival costs us the same amount as 2 months of cafe expenditure. Viens tāds ēdienu festivāls mums izmaksā tikpat, cik 2 mēnešu šī kafejnīca Or maybe 3 months. darbošanās. Varbūt pat 3 mēneši. But as we started the food festival, Bet kurš mēs sākām šo ēdienu festivālu? it was like a vacuum cleaner put next to your wallet. Tas būtu tā, it kā blakus makam būtu nolikts putekļu sūcējs. And all the money gets sucked away at one shot. Un vienā rāvienā visa nauda tika iesūkta. We are talking about a fine dine experience. Fine dine means special pusdiena, special. Mēs tātad runājam par tādu īpašu pusdienu pieredzi. With champagne or wine, Pat ar šampanieti vai vīnu, with nice snacks, ar jaukām uzkodām, with a 4-course meal, ar 4 dažādiem ēdieniem, and with nice dessert, ar jauku desertu, and tea or coffee if you like, un arī tēju vai kafiju, ja vēlaties. and it's all totally free. Un tas viss ir pilnīgi pa brīvu. When God first asked us to start it, Kad Dievs pirmo reizi aicināja mūs uzsākt, I thought, Lord, how difficult can it be? es domāju, kungs, cik tas ir sarežģīti. But after we ran the first one, we realized how difficult Bet tad, kad mēs pirmo reizi to izdarījām, mēs sapratām, it cik is tas to ir, run these miracle food festivals. cik sarežģīti ir šos te ēdienu festivālus. We finished the last one for the season Mēs pabeidzām pēdējo, kas bija šajā sezonā, on April 1st. 1. aprīlī. We have one every month. Mums tad ir viens festivāls katru mēnesi. It took 8 people 90 minutes
Un bija nepieciešams 8 cilvēkiem 90 minūtes. To wash up all the plates and glasses and everything that was used at the festival. Jā, lai nomazgātu visus traukus un glāzes un krūzes, kas festivālā bija lietotas. Some of those 8 people are here. Daži no šiem 8 cilvēkiem ir šeit. So they will tell you it wasn't easy. Viņi pastāstīs jums, ka tas nebija viegli. And that's only to wash up. Un tas tātad bija tikai, lai nomazgātu traukus. You can imagine the time to buy, to cook, to lay out the table, how long that took. Un tad jūs varat iztēloties, cik daudz laika vajadzēja, lai visu sapirktu, lai visu sagatavotu, lai uzklātu galdu. But why do we give? Bet kāpēc mēs dodam? We give because we want to tell people that God loves you. Mēs dodam tāpēc, ka mēs gribam cilvēkiem pavēstīt, ka Dievs jūs mīl. And His love is working through us to give to you. Un viņa mīlestība darbojas caur mums, lai tiktu nodota. Which leads me to the third point of freedom. Un mēs nonākam pie 3. punkta, pie brīvības. And this is a state of not being imprisoned or enslaved. Un brīvība, tas nozīmē stāvoklis, kad es neesmu ieslodzīts vai paverdzināts. People who are enslaved can't give. Cilvēki, kas ir paverdzināti, viņi nevar dot. Not because they don't want to give. Nevis tāpēc, ka viņi negrib dot. But they are too frozen on the mountain to give. Bet viņi ir pārāk sasaluši uz kalna. Frozen on the mountain, frozen by their fear. Viņi ir savu baiļu sasaldēti. Frozen by they don't want to lose favor. Vai arī sasaldēti tāpēc, ka viņi negrib zaudēt labvēlību. Or frozen because they find some fault with themselves or others around them. Vai nosaluši tāpēc, ka viņi... So I want you to go to Galatians chapter 5 verse 1. Un dosimies uz vēstuli Galatiešiem. Which says, for freedom Christ has set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. Galatians chapter 5 verse 1. Galatiešiem 5. Vēstule Galatiešiem 5. nodaļa un 1. pants. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. And also from John 8:32. Un arī no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 32. panta. It says, you will know the truth. Un šis te 32. pants. And the truth will set you free. 8:32. That's nice. 13. Tātad Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa 32. pants. Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. So if we are not free, we don't know the truth. Tātad, ja mēs neesam brīvi, mēs nezinām patiesību. We need to be free in all 5 areas of our life. Mums jābūt brīviem visās 5 savas dzīves jomās. If one area is not free, ja viena no jomām, ja tur nav brīvības, it will cause the others to crash. Arī pārējās jomas, tad... It's like the legs of a table. Tas ir tā kā galda kājas. The 4 legs are mind. 4 kājas. This is the intellectual, the way we think. Tad šīs 4 galda kājas ir mūsu prāts, mūsu intelekts. Body, our health. Miesa, ja mūsu ķermenis, mūsu veselība. Our heart, social, how we mix with other people and manage our feelings, emotional. Mūsu sirds, tas ir tas, kā mēs miedarbojamies ar citiem cilvēkiem un ar savas emocijas pārvaldam. And our soul, how we relate to God. Un mūsu dvēsele, tas ir tas, kā mēs veidojam attiecības ar Dievu. If one leg is not good enough, ja viena no šīm 4 galda kājām, ja tā nestrādā kā nākas, the table won't work. Arī galds nestāvēs. Difficult to imagine. Ir grūti iztēloties. So that's why I'm going to show you what happens when you remove a leg.
Es jums tagad parādīšu, kas notiek, ja jūs paņemat Let's imagine this table has 3 legs, okay? Iedomāsimies, ka šim galdam ir 3 kājas. I purposely wanted it to crash. Es ar nodomu gribēju, lai tas sāk nogāžās. That's what's happening to you and me. Tas ir tas, kas notiek ar jums un mani. Because we don't focus on all 4 areas. Jo mēs nepievēršam uzmanību šīm visām 4 jomām. Thank God it didn't damage anything else. Labi, ka nekas necieta. But I think the impact of hearing that sound Bet es domāju, ka tas, ka jūs dzirdējāt to skaņu, and watching the table fall ka jūs redzējāt, kā galds sabruka, will wake us up to the reality ka tas mūs atmodina tai realitātei, that all 4 legs need to be focused on throughout our life. ka mums jāskatās uz visām šīm 4 jomām, visa dzīves Have we garumā. stopped learning after we left school and college? Have we stopped learning? Vai ir tā, ka mēs esam pārstājuši mācīties, kopš mēs beidzām skolu vai koledžu vai augstskolu? Then I promise you, very soon we are going to become unemployable or get bad jobs. Ja mēs esam pārtraukuši mācīties un to vairs nedaram, tad visdrīzāk, kad pēc kaut kāda brīža mēs kļūsim tādi, kuri nevarēs atrast labu darbu. Because knowledge in the world is doubling every 8 years. Jo pasaulē ik pēc 8 gadiem zināšanu apjoms, kas ir, viņš dubultojas. How much care do we take about our body? Cik daudz mēs rūpējamies par savu miesu? Proper food? Atbilstoši ēdienas, Proper sleep? atbilstošs miega režīms And proper exercise. un arī fiziskās If aktivitātes. even one of these is not proper, Ja kaut vai viens no tiem nav sabalansēts, the quality of your life will suffer. jūsu dzīves kvalitāte cietīs. And I see so many people in their 30s Un es redzu tik daudz cilvēkus, 30 gadniekus, taking medicine from the doctors for their health. kuriem jau ārsts izraksta zāles viņu veselības uzlabošanai. But just with taking care of our sleep, our diet and exercise, Bet ja viņi kaut vai tikai parūpētos par miegu, par diētu, par fizisko aktivitāti, you can save a lot of money and be much happier with good health. tad var ietaupīt daudz naudas un būt laimīgi daudz labākā veselības stāvoklī. The second last thing is how we mix with people. Trešā joma, kā mēs miedarbojamies ar cilvēkiem. We're not supposed to be alone. Mums nebūtu jābūt vieniem. We need each other. Mēs esam vajadzīgi viens And otram. if you think you're going to heaven alone, Un ja jūs domājat, ka jūs dosieties uz debesīm viens, we're most probably going to hell. visdrīzāk jūs dosieties uz elli. How we learn to manage our feelings and manage stress. Kā mēs iemācāmies tik galā ar savām jūtām un ar stresu. And last is our relationship with God, our soul. Un beidzamā joma mūsu attiecības ar Dievu, tā ir mūsu dvēseles dzīve. If we don't feed our body, Ja mēs nebarojam savu ķermeni, we will die. mēs nomirstam. How much have you fed your soul? Cik daudz jūs esat pabarojuši savu dvēseli? Or maybe we think our soul doesn't need any food and it will survive by itself. Vai varbūt jūs domājat, ka dvēselē nav vajadzīga barība un tā pati par sevi izdzīvot? I'm here to tell you it won't, it can also die. Un es jums teikšu, nē, tas tā nebūs un arī dvēsele var mirt. So today let's ask God in the table of our lives, Tāpēc šodien lūgsim Dievam, skatoties uz šiem mūsu dzīves, šo galdu 4 kājām, to strengthen all 4 legs. lai viņš stiprina visas šīs 4 kājas. Intellect, Prātu, body, miesu, ķermeni, heart, sirdi soul. un dvēseli. Only then will we be truly healed and whole. Tikai tad mēs būsim patiesi ciedināti un veseli vai viengabalaini. And something amazing will happen within us and around us. Un kaut kas brīnišķīgs notiks gan mūsos, gan apkārt mums. Otherwise, you and I will be like that table. Citādi jūs un es, mēs būsim kā tas galds. I don't know when we will crash, but we will crash. Es nezinu, kad mēs sabruksim, bet tas notiks. I have seen people die in their 30s Es esmu redzējis, ka cilvēki mirst 30 gados just by not taking care. vienkārši nepienācīgi rūpējoties par So sevi. please, God loves you too much Tāpēc lūdzu, Dievs jūs pārāk stipri mīl, to allow you to die. lai ļautu jums tādā veidā nomirt. Let's close our eyes and pray.